Ko darīt situācijā, ja attiecībās, saprot, partneru attiecībās jautas vecāki, sievas mātes un vīra mātes, domājot, ka viņu zina kā labāk? Nu, ko nozīmē jaucās? Atkal jautājums ir par to, ko mēs uztveram par jaukšanos, ko mēs uztveram par padomu. Ja? Jo jaukšanās tas nozīmē, ka viņa tagad fiziski tīri tā kā lien jums pa vidu gultā iekšā, vai viņa fiziski tur mēģina tevi aiz rokas aizvilkt darīt kaut ko savādāk, ja? Vai viņa vienkārši pasaka padomu. Te ir atkal problēma ar komunikāciju, jo mums spēcīgāks egocentrisms, jo mums ir grūtāk uztvert padomus normāli. Ja? Ja mēs vienkārši uzskatām, jebkas, kas nāk no ārpus, tas ir kaitniecisks, tas ir ļaunums priekš manis un tā tālāk. Ja? Protams, var gadīties, ka tur tā sievas māte vai vīra māte vēl ļaunu tiem jaunlaulātajiem, un tāpēc viņi jaucās tur iekšā. Bet pārsvarā gadījumos, es domāju, viņi cenšas padalīties ar to pieredzi, ko ir sapratusi, un aiznest viņu līdz tam cilvēkam. Tad te ir viss vienkārši atkal atdurās komunikācijas spējas jautājumā. Atgriežoties vēl pie vienas tādas mazas niansītes, ja, tad tā komunikācijas spēja ir tas, ka mūsu tā komunikācija veidojās no spējas mīlēt. Ja mēs spējam kaut ko mīlēt, tad mēs spēsim arī komunicēt. Ja mūsu mīlēšanas spēja ir pazudusi, mēs nevarēsim ar vienu komunicēt. Un pats interesantākais, ka mīlestība parasti nāk no sievietes ārā. Tātad, ja sieviete spējas mīlēt, tad pieņemt tos, nezinu, ar ko viņi tur komunicē. Vīrietim tas ir, kā pīlē ūdens, tu iedevi padomu, viss skaidrs, sapratu, dzirdēju, padomāšu, ja vajadzēs pielietošu. Kāpēc? Es dodu apmēram 99% gadījums, ka pārsvarā problēma ar vīra un sievas mātēm, tā akūta, viņa ir palikusi sievietēm tieši. Ja, labi, ne sievas mātēm, sievietēm, bet ar vīra mātēm. Jo vīri, jā, viņiem ir tur tās sievas mātes, bet viņi vairāk tā ar humoru to uztver, to problēmu. Ja, viņi tur jākasās, viņi tur šitā, tā. Bet vīrietis, viņš dzīvo savu dzīvi, jo viņam pamatā ir tā sieva, nevis viņas māte, ja, ar ko viņš komunicē. Ja sieva sāk tur, kā es saku, viņu piļīt un dolbīt un vēl nezinu, ko darīt ar viņu, tad, protams, viņš jūt problēmu. Tad būs vainīgi sievas māte, vispārējais un vispār. Bet, ja sieva normāli, tad viņš kaut vai 10 sievas mātes var turēt tur mājā un viņam tas netraucēs. Sievietei savukārt, ja viņas egocentrisms ir ļoti, ļoti tāds smags un svarīgs, ja, un viņa negrib neko vispār pielēst sev klāt. Tas nozīmē, ka viņa arī vīru negrib sev pielēst klāt primāri, ja. Ja viņi nespēja komunicēt ar vīru radniekiem, tad viņi nespēja komunicēt pilnvērtīgi arī ar vīru pašu. Un te parādās tas moments, ka sieviete nevēlēsies veidot attiecības, pati to neapzinoties pat. Jo tur sākās upura lomas un viss pārējais un tā, tur psiholoģija pilna galva ir tagad ar visu šito te momentu. Ja, un tādā garā narcisismi un kas tik tur tagad tādi termini sarakstīti ir, jā, patiesībā viss vienkārši dabā ir konkrētas funkcijas, kas jāpilda vīrietim, sievietē. Ja mēs viņus pildam vai nepildam, no tā ir atkarīgs arī rezultāts. Un no tā, principā, tas izdzēstu visu psiholoģiju, visu tur terapiju un visu pārējo vajadzības. Atvainojos, bet es negribu nevienu tā kā noniecināt vai kaut kā, bet tas ir mans redzējums, kā es to esmu līdz šim saskatījis, un es neredzu pagaidām neko, kas to apgāstu.